Čau, dārgie brāļi, māsas, Kristu. Lai Dievs bagātības sveitī šodien viss un vienmēr. Amen. Šodien es runāšu par to, ko man Dievs ielika manā sirdī runāt. Un tēma mana saucās Dievs man teica. Es runāšu par tādu tēmu, kas varbūt daudziem varbūt arī nepatiksies. Kas tiks sacīts šajā tēmā. Es tā domāju, jo tas jūs tā kā izvirzīs ārā no jūsu komforta zonas, kur jūs atradušies visu šo laiku. Ziniet, Dievs man teica, tā es bieži dzirdu no kristiešiem, no brāļiem māsām, kas labi forši brāļi māsas, Dievs man teica. Lai zinātu, ka Dievs man teica, tev ir jāzina, ka tas ir Dievs, un tev ir jābūt personīgām attiecībā ar viņu. Bet ir jautājums tāds, vai tev ir personīgās attiecības ar viņu? Tu to vari pats sev uzdot. Tu vari paņemt baltu lapu un vienkārši sarakstīt, cik laika tu pavadi ar Dievu vispār savas dienas sadaļā. Cik laiks tev ir Dievam lūkšanām un Dieva vārdu lasīšanai. Cik daudz laika pavadi runājot ar viņu. Sarunājoties. Kad tu pēdreiz svētajam garam sacīji, mans mīļais dārgais svētais gars, ko mēs darīsim kopā ar tevi šodien? Vakar bija forši, kad mēs bijām aizbraukuši to vietu. Kā tev liekas, kas labāk, kur citā reizē aizbraukt labāk? Kad tu vienkārši parunāji ar savu draugu, ar svēto garu, kas ar tevi ir 24 stundas, 7 diennaktī. Jo, ja es sacies lūkšu Tēvu, un tos un citu aizstāv, kas pie jums būs mūžīgi, svētais, kas nenāk un neiet projām. Viņš ir mūžīgi neatkarīgi, kā tu jūties, kā tev miesas, kā tavs izjūtas. Viņš ir ar tevi. Viņš ir ar tevi. Kad tu esi pēdreiz parunāji ar savu draugu. Daudz mēs esam pievijuši svēto garu, mēs esam dabūjuši svētā kristības, bet nekad neesam viņu pazinuši kā personu. Mēs nekad Jēzu neesam iepazinuši kā personu, kā labāko draugu. Mēs viņu pazinuši kā glābēju tikai. Glābšanas tā ir viena lieta, savu citu savu mūtu apliecina, bet attiecības tas ir kaut kas cits. Staigāt Kristu Jēzu, nevis staigāt kopā ar viņu, bet viņā būt, ka viņš ir dzīvi, tavs dzīves kungs pār visu tavu dzīvi, tas ir kaut kas cits. Dzīvot garā vai staigāt garā ir divas dažādas lietas. Mēs daudz dzīvojam tikai garā, bet nekad neesam staigājuši garā. Kā tu runājies ar viņu, ar svēto garu? Dievs man teica, pēc kā tu zini? Pasaki, pēc kā tu zini, ka Dievs tev teica? Pēc tā, ka tev teica, un pēc Dieva vārds kaut kur tev varbūt atskanēja, kaut kur tavās domās. Zini, ienaidnieks, vēlams arī izmanto Dieva vārdu, un viņš labi pazīst. Bet kā tu vari spēt atšķirt tās tūkstošās balsis, kas tev ir? Kā tu viņas spēj atšķirt? Jo tā Dieva balss ir pati klusākā, nevis tās skaļākās. Tu nevarēsi atšķirt kādu balsi, ja tu pazīsti, ja tu nepazīsti cilvēku, vai, piemēram, jā. Un es redzēju pāris reizes, varbūt šādi saticis runājot nedaudz, un pēc būs pulsa 1000 cilvēkiem, un visus sauks tevi. Tu viņu balsu neatpazīsti starp tiem visiem 1000. Bet ja tev ir viņa attiecības, tu savu sievu vīru attiecības, tu viņu atpazīsti, kaut tur 1000 cilvēku stājas un viņš sauks, jo tu balsu viņu zinās. Tāpat tās aitas pazīst gana balsi. Viņas neatsauksies uz citu, bet tikai uz ganu. Bet tāpēc, ka viņam ir attiecības, viņas zina viņu personīgi. Vai tu pazīsti Jēzus personīgi, svēto garu personīgi, ir jautājums. Tad tu vari dzirdēt, ko Dievs tev saka un teica. Bet ja tu viņu nepazīsti, nevari dzirdēt. Dievs man teica. Tā mēs bieži dzird, ka saka. Man biežāk ir trauksmi, jo es redzu garā, ka neteica tev Dievs, ka tās ir tavas emocijas, tavs dvēseliskais, tieši to, ko tu esi gribējis darīt. Un kas tev patīkams ir, tīkams. Tu esi dzirdējis. Bieži to cilvēku var runāt. Viņš būs ļoti atklāts. Un tiešām stāsta tev visas lietas. Un tur viņš arī izrunājas. Bet viņš arī izdarīs tieši to, ko viņš bija paredzējis pirms ar tevi runāja izdarīt. 97% izdarīs tā cilvēki. To, ko viņš bija plānojis izdarīt. Tāpēc, ka saku, lai tu zinātu, ka Dievs saka, tev jāpazīst viņa baltu, jāpazīst personīgi viņš. Ja tu nepazīst personīgi, tu nevarēsi zināt. Un mēs bieži esam tik pārādzi, ka Dievs bieži es tev apbēdināšu. Tāpēc, ka
tas, ko tu dzirdi, tās ir tavs dvēseliskās iegribas un tavs emocijas. Tu nedzirdi, ko gars runā tev. Tāpēc tev nav attiecības. Jo svētīgs runā tavā garā un caur tavu garu. Bet tev arī dvēseli. Mums visiem ir dvēseli miesiskās, emocijas miesas. Miesiskās iegribas. Un tas to, ko mēs bieži dzirdam. Jo sanāk tā, ka mēs dzirdam bieži, ka Dievs mums saka, kādu mašīnu vajag nopirkt, kādu māju nopirkt, kā naudu labāk nopelnīt. To mēs tā kā dzirdam. Un tagad Dievs mums liek iet sludināt Dieva valstību, kas ir rakstīts šeit, ko Jēzus pasmēs darīt mums. Mēs to kaut kā nedzirdam. Mēs kaut kā. Dievs mums liek iet klāt pie tā cilvēka pieeja, un viņi tagad runāt, pastāstīt par Jēzu, ka Jēzus viņu mīl. Mēs kaut kā neejam klāt. Bet, kad finansiālās lietas, mēs kaut kā uzreiz zinām, uzreiz finansiāli mums nav problēmas pieiet klāt. Par mašīnu pieiet klāt, par māju pieiet klāt, bet par Dievos lietām kaut problēmas rodas. Kā tas sanāk, ka mēs dzirdam finansiāli, mēs dzirdam, kas mums patīk, bet to, ko Dievs liek mums liek, to mēs nedzirdam. Ja jau tā būtu, ka viss tā sacīt, kā saka, man dārgi mīļie brāļi, māsas, man nav ne pret vienu nekas, bet tas, ja tā būtu, ka viss sacīt, man Dievs teica, es viss mīlu cilvēks, jā, bet tad jau mēs Dieva vārds, Dieva valstis skanās katra soļa, ja mēs būtu tik dzirdīgi uz Dieva vārdu, tas ir, ka mūsu frekvence ir radiofrekvence, tā kā pagriezt tikai uz finansiālo, uz labklājību, uz to, kas mums vajadzīgs, kas mums patīk, ko mēs gribam, bet to, ko Dievs grib mums, lai darīt caur mums, to mēs kaut kā nedzirdam. Kaut kā tas neiet kopā. Nav dažādi dievi uz finansiālo, uz labklājību, uz mīlestību, uz materiālo. Ir viens Dievs tikai, mūsu kungs Jēzus, un caur viņu visas lietas, un caur viņu viss. Viens vienīgs Dievs, debes un zemes radītājs. Un Dieva dēls Jēzus Kristus. Un svētais gars. Dievs ir trīsvienība, bet viņi ir viens. Tad jau, ja mēs tā dzirdētu, kā mēs daudz sakam, Dievs man lika to, Dievs man lika tādu mašīnu, Dievs man lika tādu māju nopirkt. Mēs tā lietām dzirdam, mūsu auss saka atvērts, frekvence uzgriezt uz to. Bet kaut kā uz Dieva valstības nešanu mums nav vispār nekāda frekvence. Mēs kaut kā nedzirdam. Dievs liek pieeja klātam cilvēku nopirkt ēdienu un apstiet viņu samīpalīt. Dievs tev mīl, palūk, uzlikt rokas palīk, ka jūs vesels. Bet mēs to nedzirdam to. Mums vajag iet pie tā cilvēka klāt par viņu, aizlūgt, paslāvēt viņam dziedināšanu, pateikt, ja es vārdu dziedināts, pateikt, ka viņš ir dziedināts. Ar savu ticību pie klāt un uzlikt rokas viņam, bet to mēs kaut kā nedarām. Ja tā viss dzirdētu, kā viss saka, tad būtu tā, ka Dieva valsts dzirdētu uz katra soļa. Kā atvērt durvis vaļā, kā tu iet ārā no savas mājas, tu dzirdētu Dieva vārds skanēt tur, visur. Vienkārši skanēt, ka visi dzirdētu Dieva vārdu, visi dzirdētu Dievu gribu. Mēs bieži, tāpēc, mēs bieži savu gribu padaram par Dievu gribu. Mēs sakam, Dievs man teica, un mēs padarām, ka tā bija Dieva griba tā dzīve. Dievs tev to nelika, Dievs tev to neteica. Tu pats to gribēji, tu pats to izdarīji tieši, kā tu gribēji. Un tu pateici, ka Dievs tev to gribēja. Tu padarīji Dievu gribu par savu gribu. Bet bija jābūt tā, ka Dieva griba kļūst par mūsu gribu. Un, lai mēs zinātu Dievu gribu, tev pirmkārt jābūt tādā stāvoklī, vietā, kur nav tavas gribas vispār, kur nav manas gribas. Tad tu arī zini Dievu gribu un saprast viņu gribu. Jā, Dievu gribu labi tik un pilnīgi. Bet ne jau vienmēr, ka tev tavā dzīvē plūst svētības un finanses un tev biznesa plauks un tev viss forši ģimenē, ka tas nozīmē, ka tu pazīsti Dievu. Tas neliecina vispār, ka tu pazīsti Dievu. Tas nozīmē, ka tev ir attiecības ar Dievu, ar personību, ar Jēzu svēto garu. Daudz kristīšies, kā es teicu, dabūšu tādu kristību, bet nekad nav pazinuši tādu personību. Attiecību nav vispār nekādu. Viņi runā mēlēm, bet attiecību nav nekādu. Mēs nekad nav veidojuši, tas neliecina. Ka tev ir labas lietas, nodevas dzīves neliecina. Un es pateikšu vēl kaut ko, dārgais brāl, mās, labās lietas ne viss nāk vienmēr no Dieva, kā tu iedomājies tikai. Arī ienaidnieks sūta tev lietas, var iedot lietas. Ienaidnieks ir, ja mēs paskatāmies uz slavenībām, uz aktieriem, uz dziedātājiem, viņiem ir daudz naudas. Miljoni, viņi var nopirkt visu, ko viņi vēlas, ko viņi grib. Aizbraukt, kur viņi grib. Darīt, ko viņi grib.
bet nekad viņi finansiāli nākuši no Dieva. Un viss tas, kas viņiem ir tās, ko mēs varam saukt par svētībām, ko mēs uzskatām, nekad nav nākuši no Dieva tas viss. Tas viss ir nācis no ienaidnieka. Tā ir kā mirāža, viņš tev var iedot kā mirāža, viņš tev var iedot labu lietu. Ja viņš tev dod tikai slikts lietas vēlams, tad tu nekad neuzcier tos. Viņš tev ir kā mirāža skaisti, un tad viss sāk izgaist. Un tu sāc redzēt, ka tas viss kļūst par problēmu milzīgi tavā dzīvē. Par postītāju kukaiņu milzīgi, grauzīgi kukaiņu, kas sagrauž tavu dzīvi. Vēlams arī izmanto Dievu vārdu. Jēzus saka, tik kārdās, viņš zina Dievu vārdu, viņš var iemest to Dievu vārdu. Tāpat var izmantot Dievu vārdu un to teikt kādu lietu. Bet tev ir jābūt attiecībām. Tad tu zinās, kas nāk no Dieva, kur tā balss bija, kas tas bija Dievs, kas teica, un kur tā balss bija, kas to teica, ka tas nebija no Dieva. Tad, tad, kad tu pazīsti personīgi viņu, iepazīsti viņu, ienaidnieks var izmantot un sūdīt tev labas lietas arī, lai tevi nogremdētu, apmānītu. Tāpēc, kā es teicu, ja viņš sūta tikai sliktas lietas un viss slikti, tad tur nebūtu, ko viņu atmaskotu momentāli. Uzreiz. Un aktieri arī visi krituši iekšā tā visu. Un ir daudz draudz iekrituši mankārībā. Liels megadraudz, kur finansiālais palicis par tādu sludināšanu finansiālais. Jēzus mums nekad nav līdz sludināt finansiālo. Nav tāds jaunā derībā. Atver vaļā jauno derību, dārgais brāl, māsa. Ja tev ir loģiska domāšana, izlasi. Tur nekur nav teikts, sludināt mums finansiālo labklājību, finansiālo pieplūdumu. Jēzus mums ir teicis, ja mums Jēzus ir sacījis, ko viņš mums atversim vaļā, ko viņš mums sacīs. Iesim Lūkas evaņģēlijā. Mēs lasām Lūkas 9. nodaļu un Mateja 10. Jēzus sasauca savus 12 mācekļus, viņš viņiem deva spēku un varu pār visiem jauniem gariem, dziedināt sērgas, un viņš tos izsūtīs sludināt Dieva valstību un dziedināt. Tālāk atversim vaļā Mateja. Desmito nodaļu. Un Jēzus sacīja, lasīja no 7. pantu līdz 8. Desmitā nodaļa Mateja. Bet ejot, sludināt, saka, Dieva valstība ir pienākusi, klāt, ir atnākusi. Dziedināt slimus, šķiet spītlīgus, uzmanīt mirušus, izņemt garus, bez maksas dabūjuši, bez maksas dodiet. Šeit nekur nav teikts, ka mēs ejam sludināt Dieva valstību, dziedam slimos, spītlīgus, mirušus, izņemt garus un piebāžam savus kautus pilns ar naudu. Nekur nav runāts par naudas lietām. Vai ar dārgām mājām, mašīnām, lidmašīnām. Es nesaku, ka ir slikta lieta, ka tev Dievs arī svētī ar lietām tādām kādām. Bet nekur nav teikts, ka mēs ejam to sludinam un ka tas būtu mums jāsludina un jāsaka un ka tas būtu evaņģēlijs, ka mums būtu jāpasludina. Ne, viņš saka, lai mēs ejam dziedam slimus. Dziedam spītlīgus, izņemam garus, piesim miroņus. Mēs dodam, mēs ejam Dieva valstību sludināt. Tā ir Dieva valstība. Jēzus nenomira par mani, par tevi. Lai tagad es un tu, mēs braukātu ar jaunāko BMW kādu vai Tesla mašīnu, vai vēl kādu mašīnu, vai dzīvot tādā mājā pilī, kādu mēs gribam, basēnu un vēl kaut ko. Viņš nav nomiris, samaksājis par tevi un mani dārgo cenu. Lai tev tagad būtu tās lietas, tavas iegribas fiziskās. Jēzus nedzīvoja pēc savām fiziskām iegribām. Viņš nonāca, pazemojas, kļuva par kalpu visiem. Zemāk par zemāku, kalpoja visiem. Viņš nekur nelūdz tādu lietu. Mācekļi nekur nelūdz nevienu finansiālu lietu. Un tas nenozīmē, ka mēs neredsim grūtības. Ka Jēzus nav teicis, ka mēs neredsim grūtības, bet Jēzus parādīs to, kad vēders atcelās jūrā, ka viņš teica mācekļus pārstāvēt uz otru krastu un liela vēders jūrā. Tā kā uzpilda laiva, bet Jēzus gulēs tur uz galvas spļoņu. Redz, Jēzus gulēs, bet Jēzus zināja, kas viņš ir, kur viņš iet, kam viņš ir atnācis, kāds viņa mērķis, kā mērķis. Bet mācekļi nezināja. Un mācekļi bija liela pieredzuši zvēnīgi, izmēģināja visu, nekas nedarbojās. Ja man Jēzus mācekļi nevēlēja, ka mēs grimstam. Jēzus pieņems pēc tam, viņš apsauc vējus, atcīm jūrklus mierā, kam
ka mums tik maz, cik mums nav ticības, tas tāds, ka viņam jūra vējš paklaus. Viņš parāda to, ka viņš ir kungs pār visu. Vētra bija, arī Jēzus, kad gāja bija vētras un notika lietas. Bet Jēzus apstādināja vētru un vējus. Apostils Pāvils saka, viņš iemācījies dzīvot pārpilnībā, nabadzībā, trūkumā, augstumā, badā. Apostils Pāvils nedzīvo rožu kalnos ar rozēm nobērtā pilī un pilna noliktā ar naudu piebāls un bankas konts. Nē, viņš bija vētrās, viņš bija cietumos, kur viņš tik nebija. Tas, ka viņš visam gāja cauri ar uzvarā. Jēzus spēkā, tas jā. Jēzus nav teicis, ka mēs nedzīvojam. Jēzus, jā, mēs esam Dieva bērni, mēs dzīvojam debesos pozīcijas. Bet mēs tām lietām esam kā uzvarēt cauri, un mēs viņus kontrolēsim, būsim pār viņām. To viņš ir teicis, ka mēs valdam par šo visu pārvērtības pasaules sistēmas, ka Jēzus viņu ir iznīcinājis pie krusta Golgātā, ar savu miesu ēdam brūstu masti un samaksājis. To viņš ir teicis, jā, kungs Jēzus. Bet nevis, ka mēs dzīvosim rožu kalns un būs konti piebāsti. Nekur nav tas teikts. Mums finansiālais nav jābūt nekur arī. Ābrahams nelūdza finansiālās lietas. Ābrahams bija patrīgs un paklausīgs Dievam. Ir rakstīts Jesājas 1. nodaļā. Dievs saka, ja jūs būs man patrīgi un paklausīgi, jūs baudīs zemes svētības. Tad, kad mēs būsim patīkami un paklausīgi, tā mēs baudīsim, tur nav rakstīts. Ja mēs būsim nepaklausīgi un darīsim, kā mēs gribēsim, un ko kā darīt gribēsim, tad mēs baudīsim. Nē, tur rakstīts, ja mēs būsim patīkami paklausīgi Dievam. Tās ir atslēgas vārdi, klausies uzmanīgi, dārgie brāmās. Tālāk Jēzus saka, Lukas evaņģēlijā ir rakstīts, ja mēs atveram vaļā Lukas, mēs arī atvērsim 12. nodaļu. Un tur ir rakstīts. Tur rakstīts tā. 12. nodaļa, lasim 29. pāntu. Tāpēc neraizējieties arī jūs par ko un ko par to. Tāpēc neraizējieties arī jūs par to, ko ēdīsiet un ko dzersiet un neuztraucieties. Jo visu to meklē pasaules tauts. Jūs tēvs jau zina, kā jums tas viss vajadzīgs. Dzemies tikai pēc Dieva valstības, tad šīs lietas tiks piemestas. Tur dzemies tikai pēc Dieva valstības. Tātad rakstīts, ja es būšu patīkami paklausīgi, tad baudīs zemes svētības. Dzemies tikai pēc Dieva, tad šīs lietas tiks piemestas. Tur nav rakstīts, lai mēs dzemies pēc naudas, pēc finanses, pēc biznesiem, lai mēs, mūsu domas ir fokusēts uz to, lai mēs piemēram naudas makus. Bet pēc Dieva valstības, lai rakstīt Jēzus teica, lai mēs sludinām Dieva valstību. Dziedam slimus un pazinām Dieva valstī, izdevām jaunas gars. Nesam viņu valstību. Tās lietas nav tiks piemestas. Treiz, ka Tēvs jau zina, ko vajag tev. Man un tev vajag. Kolosiešiem 3. Viens ir rakstīt tā, ka kolosiešos, mēs atveram vaļā kolosieši. Kolosiešiem ir rakstīts 3. nodaļa, 1. 2. pāns. Ja nu jūs ar Kristus augšām celšies, tad tieciet pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus. Spēlēsiet pie Dieva labās rokas, uz kuriem mums jātiecās. Tas visam fokus, kur mums jābūt augšā. Savas domas veids uz augšu, ne uz zemes lietām. Mums doma jābūt vērsim uz augšu. Tad, kad tam viņas būs tiec pēc Dievs, tad vēl ir pirms pāris lietas, tās svētības, kas vēl nāk. Un Ābrahams nelūdz 1000 ēzeļus, 1000 zirgus, aitas. Tas visiem tika piemērs, ka bija patīkams un paklausīgs. Dievs lika Ābrahamu savu vienīgo dēlu Īzaku ziedot, upurēt. Un viņš paklausīja. Mēs pat nepaklausam tādas lietas, kad pieeja klāt, uzliek savu rokas un paliek, ka viņš ir vesels. Ja tev dod, ja es saku, es neesam rokas, es uzliekam tik uz veselu, tu pat nepieeja klāt ne uz roku, tu pat nepieeja klāt, nepasaki, Jēzus vārtus dziedināt tagad. Mēs pat pie nepaklausam, bet kaut kā uz finansiālo mēs dzirdam. Mašīnām, uz mājām, mūsu auss tā kā tāds atvērtā lokātoriem tieši uz finansiālo. Bet ne to, ko Dievs mums runā. Mēs redzam, ka Ābrahams vispār netiecās tajā lietā nevienai. Viņš pat tādas lietas neprasīja Dievam. Dievs viņam ir, viņš kļūst tik bagātāks, kad viņam bija vajadzēs pat dalīties tiem ceļiem, ka viņam vajadzētu vienkārši tik bagāts, viņam vajadzētu prom tur. Viņš bagātāks par tiem visiem ķēniņiem, kas tur bija. Viņš netiec, viņam jātiec no Dievam.
Un Dievs viņam lika darīt, un viņš neprasīja jautājumu, viņš gāja un ved savu vienīgo dēlu. Tas ir kaut kas, tev vajag tagad savu, upēt savu meitu vai dēlu aiziet, Dievs tos teiktu. Tu pat nepieeji klāt palūkt par cilvēku, pateikt, Dievs tev mīl. Tev pat nav drosmes, un tu pat nedzirdi to, ka Dievs tev saka, pieeji klāt pie tā cilvēku, kuru to izdarīt tādu lietu. Bet Ābrahams izdarīja to. Jo viņš zināja, ka Dievs no miroņiem var piecelt augstu, un viņš ticēja to. Bet Dievs jau netaisies, lai Ābrahams upurē savu dēlu, nekad Dievs netaisies to darīt vispār. Dievs gribēja, lai Ābrahams nomirst tajā dienā. Un Ābrahams tajā dienā piesien pie krusta un nomira, jo viņš paklausīja Dievu. Un eņģelis un Dievs saka, nedara to. Un Dievs teica, tāpēc, ka es redzu, ka tu esi man paklausīgs bijis, un uzticīgs. Dievs nekad to nezies darīt, Dievs nebūtu to darījis. Ja Ābrahams būtu aizgājis un pēdējā bija pat atteicies, Dievs nekad nebūtu vispār darījis. Dievs gribētu, lai Ābrahams nomirst tajā dienā. Un Ābrahams nomira tajā dienā. Vai tu esi gatavs nomirt? Pie krusta ikdienas Jēzu. Un darīt, ko Jēzus liek darīt. Nes Dieva valstī svētā gara spēkā, varnā spēkā. Un valdīt un debesos pozīcijas saprast, ka tu esi Dieva mīļais dēls, Dieva mīļotā meita, izredzēta, ka mēs esam jau pārcelt viņa valstībā. Viņš mums izrauc, tu mēs varam pārcelt viņa tā valsts, grēku pirms un pēciši, tu esi pārcelt viņa valstībā. Tu jau esi pārcelt viņa valstībā. Mums jāapzinās to, ka mēs esam pārcelt viņa valstībā. Pārcelt viņa valstībā, ka mēs esam. Ka Jēzus mums ir pārcēlis savā valstībā. Ka mēs valdam no debes valsts pozīcijas. Mēs esam Kristu. Tas jāaptver mums. Redz, Dievs dažādi runā uz cilvēkiem. Piemēram, uz Pāvilu. Dievs runā arī skaidri, jā, parādi to dzīvē, ka tu dzirdi un reāli redzi Dievu. Arī Dievs var atnākt tā, ka tiešām Dievs pats izlem, kā viņš kam un kā parādīsies. Bet, lai tu visu laiku dzirdētu un saprast, kad ir Dievs un pazītu viņu, tev jābūt attiecībā. Redz, Pāvils gāja uz Damasku, dabūja pilnvaras, arestēt atkal viss. Dievs Jēzum parādījās personīgi, spožu gaismu un balss debes. Viņš ir kungs, un kas tu esi? Viņš ir Jēzus. Nācies, ko tu vajā. Tāpēc, ka viņš vajā Jēzus draudz. Un draudz ir Jēzus. Paši Jēzus jau viņš nevajā. Viņš ticību vajā. Bet tajā brīdī Pāvils, viņš var kungs, kas tu esi? Tā ir glābšana. Viņš var Jēzus savu kungu glābē. Un tās dienas viņa dzīve pilnīgi izmainās. Tāpēc, kad Dievs redzēja Jēzus, ka savādāk nevar Pāvilam. Viņš klauvēja pie Pāvila durvīm 1000 reižu dažādos veidos. Bet Pāvils nedzirdēja, negribēja dzirdēt. Un tā arī mēs bieži negribam dzirdēt. Jo tās citas balss Pāvilam bija pārāk daudz, un viņš klausīja tās citas balss, tās svešās balss. Falšās balss, neīstās. Un tad Jēzus saprata, ka var tikai, kad tāpēc arī Jēzus, ka viņš parādīsies tā tikai. Tas var izmainīt dzīvi. Un citreiz Jēzus mums parādās arī tādā veidā. Bet pēc tam Pāvils pavadīja laiku, lai iepazītu. Tā nebija iepazīšana. Tā bija tas, ka Jēzus parādīja tādā veidā. Pēc tam ir rakstīts, ka viņš aizgāja un 3 gadus pavadīja tuksnesī. Ka viņš saka, ka viņš padara savam Dievu. Viņš saka, Pāvils saka, es padaru savam Dievu, kas vajag pa jums visiem runāt mēlēs. Viņš runāja mēlēs. Viņš tās visu atklājumus dabūja, runāja mēlēs, viņš laiku pavadīja ar Dievu, viņš studēja vārdu, viņš vārdu zināja, ko viņš garām palaids. Tā ir visā. Viņš izveda personīgās attiecības. Pāvils zināja, kad viņš ir garām, kad ir miesa. Un to viņš spēlot, vai tu spēj atšķirt, vai es spēju, vai mēs spējam atšķirt, kad mēs esam garām, kad miesā. Nevajag visu pielikt klāt, bet Dievs man teica. Un tad, kad kaut kas nesanāk beigās, vai nu laikam, Dievs mazliet savādāk teica, vai kaut sāk izdomāt kaut ko. Kaut ko es nesapratis, es kaut ko nepareizi izdarīju. Nē, tu neesi saprast to, ka tu vispār neesi dzirdējis Dievu. Tu nekad neesi iepazinis svēto garu. Kā tu vari pazīt kādu un dzirdēt? Loģiski padomājiet savā galvā, dārgie brāļi, māsas, kā mēs varam pazīt kādu, nevis attiecības. Nu, kā tu pazīsti savu vīru vai sievu, ja tu ar viņu nepavadīsi vispār laiku, ja tu viņu satiks reizi mēnesī?
uz vienu dienu, un tad atkal mēnesis nesatiks. 12 reizes gadā, piemēram. Nu, vai tās būs attiecības? Tu viņu pazīsi? Nu, nē. Nu, kā tu pazīt Dievu? Tas, kad Jēzus pazīst tevi, svētais, tas kaut kas ir. Dievs pazīst katru no mums labāk nekā mēs paši sevi. Dievs zina visu, Dievs var visu. Dievs pār visu. Bet vai tu pazīsti viņu? Un tad tu saki, jā, man Dievs teica. Kā viņš teica, ienaidnieks var sākt un runā. Ēdens dārza, kad viņš ievai, teica, runāja par to koku. Labā ļaunas atzīšanu koku. Vai viņš prasīja, ja jautājumu, viņam saļaus ēst no visiem dārza kokiem. Kaut arī zināja, ka viņi var ēst no visiem dārza kokiem. Bet, ka no viena nedrīkst ēst. Labā ļauna atzīšanu koku. Nē, tu ļoti labi zināja, izmantoja čūsku. Bet sieva teica, ka tad Dieva atbilda, ka viņi nevarēs no viena tikai tas dārza vidū. Tad viņi mirs. Kā viņi mirs? Ne jau fiziski, garīgi viņi nomirs no Dieva, pazudīs no Dieva, prezident no Dieva dāvana, no Dieva patstāvības, no Dieva mīlestības, kurā viņi bija ietīti un dzīvoja iekšā Dieva mīlestības un apkārt Dieva mīlestības. Dieva mīlestības bija visu. Pazudīs no tā visu, kas bija. Es dārza, ka viņi pazaudīs to visu. Bet čūs, ko tad vēl tā teica? Neko jau viņš slikts nepateica. Tā. Viņš teica, nemirsiet, būsiet tā kā Dievs. Viņš zināts, kas labs un ļauns, ko viņš pateica. Redz, viņa apmānīja jau tā balss. Tāpēc, ka viņa nepazina īsti, kas tā balss īsti ir. Kas tas ir, kas ar viņu runā. Tāpēc arī viņa apmānīja. Un tā arī mums notiek. Un, protams, koks bija labs un smuks, skaists, ne jau viņš vēlas parādi nokaut uz koku ar sapūšu augu. Ej, un tas labs koks varēs ēst. Ja no tādu koku parādi sapūšu augu nokauš, tu neēdīs nekad klāt. Viņš Dieva dārza ēdnes dārza, protams, ka viņš bija super skaists un labs. Viņa nepazina nēšana, ka tā balss ir nepareiza. Slikta, vot, kas bija problēma. Un viņa pieņēma to, ko teica viņš. Tieši tāpat viņš tev arī teiks. Un tā ir tava izvēle būs pieņemt. Dievs tavā vietā nekad neizdarīs izvēli, vai vēlas. Tu izdarīs izvēli. Vai tad Dievs ieliks sirdī labu darīt? Vai vēlas ieliks to sirdī sliktu darīt? Tu izdarīs to izvēli, dārgais mīļais brāl māsa. Tu izdarīsi. Bet vajag dzirdēt viņa balsu, un bieži saka, man brāļi māsa saka, Dievs man lika, kā jau es teicu, tas sanāk, ka viss būtu tik svētā gara diepīgi piepildīti, ka visi dzirdētu svēto garu Dievu, bet beigās kaut kā tas neliecina. Mēs dzirdam to, ko mēs gribam dzirdēt, bet nedzirdam, ko Dievs īstenībā mums saka un liek darīt. Primāri uzdod Jēzus, mums liek sludināt Dieva valstību, dziedināt cilvēkus, piecelt miroņus, aiziet, tu tagad nomirst cilvēks, tev kaimiņš, un viņu vajag tev Dievs, lai viņu piecelt augšā. Otru pateikt, Jēzus vārdu dzīvi apakaļ. Mēs to nedarām. Bet, kad vajag nopirkt māju vai mašīnu, mēs esam lustīgi. Mašīnu, mājas, zemes, gabali jaunas, superīgas, mantas dārgas. Mēs momentāli dzirdam, ko Dievs saka, kāds labāk zeķis, svārkus, viss tas mums kaut kāds dzirdams. Mēs redzam tā kā ēglis uzreiz, dzirdam visu. Bet tā kā Dievs liek mums no Dievas, mēs nedzirdam. Kaut kā mums ausis nav kaut kas kārtībā ar ausīm līdz galam. Viņš kļūst vairs kurlīgas tādas. Negrib dzirdēt. Frekvenci uzreiz rādījā pārgriež uz citu staciju. Tā nevar būt. Ja tu dzirdi Dievu, tu dzirdēsi viņu. Ja tev viņa attīstība, tu dzirdēsi viņu. Tu dzirdēsi viņa gribu, tu sapratīsi viņa gribu. Varbūt nevienmēr uzreiz. Tā pašā brīdī, bet tu gaidīsi. Pacietīgi. Ilzim, ko Elija saka. Tas nevairāk. Tā būs pirmā ķēniņa, 19. nodaļa. Lasīsim no 9. pānta. Līdz 13. Un viņš iegāja alā, tas par Eliju runāts, un palika turpat panākt. Un reiz tā kunga vārds nāca pār viņu, sacīdams, no kurienes tu nākdams, Elija. Un viņš sacīja, dēļ, esmu dēļis savā centībā tam kungam, Dievam, Cēbotam, jo tavu derību Izraēla bērni ir atmetuši. Tavs altārs viņi sadragājuši, un tavs pravieši ar zobenu nokauši.
Un es vienīgi esmu atlicies. Un viņi tīko pēc manas dzīves, lai to man atņemtu. Un viņš sacīja, izej ārā, Dievs sacīja, un nostājas tā kunga priekšā. Un redz, tas kunga gāja garām. Te raksts, ka tas kunga gāja garām. Liela spēcīga vētra, kas sašķir kalnus un sadrupina klintis. Gāja tam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīce. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija uguni. Bet pēc uguns lēna balss. Redzi, te mēs vēl turpinās tālāk, vēl 13. pānta. Mēs apstāmies pie 12. tagad. Redzi, Dievs teica, lai viņš nostājas un lai viņš ies garām. Un Dievs gāja, un redzi, tas kungs gāja garām, bet Dievam pa priekšu gāja liela spēcīga vētra. Ja mēs ieraudzām vētru, un tas kaut kas varens ir. Mēs domājam, kaut kas skots varens. Mēs domājam, tas Dievs. Bet reiz Dievs nebija tajā vētrā. Tas kaut kas pārvis tālāk, kas sašķir kalnus rakstīts. Un tad bija klints. Dievs, ka vētra, tas kaut kas varens, sašķir kalnus. Tu redz kaut ko pārvis, wow. Bet tu nav Dievs. Nemaz iekšā. Bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce. Bet tas kungs zemestrīce, kas zemes ir rība, tu reb. Mēs domājam, tas kungs tur ir. Bet Dievs tur nebija. Un pēc zemes bija uguns, uguns. Nāk, uguns milzīgi. Mēs viesur vēl uguns, bum, tas kungs pār. Un Dievs nebija tajā ugunī. Ne tajā vētrā, ne tajā zemestrīcē, ne tajā ugunī nebija Dievs. Un mēs bieži kaut ko redzam uzreiz, Dievs. Dievs man teica, tas ir Dievs, tas ir Dievs. Ja tu nepazīsti viņu, tu nezinās. Piedod mans mīļais, dārgie brāl, māsas, kā es teicu, es visu tos mīlu, bet tu nevarēsi zināt, ka tas ir Dievs. Tāpēc, ka šeit varētu, ko Elīja stāsta, mums rāda, kas notika, te varētu kļūdīties 3 reizes jau. Un 4. reize, ko Elīja sadzirdēja. Bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns lēna balss nāca. Tas ir lēna klusa balss. Turpat, kur tu neiedomās, ka Dievs būtu, tā lēna klusa balss. Bet tur tieši arī svētīgas ir tā lēna klusa balss. Bet, lai tu viņu dzirdētu, tev viņš ir jāiepazīst. Kā persona, tev jābūt laiks. Un tik līdz Elīja sadzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmeti un nostājās Alas ielai priekšā. Un tad balss griezās pie viņu un sacīja, ko tu šeit dari, Elīja. Bet viņš sacīja, es teiktu, es dedzu tam kungam Dievam Cebot, jo Izraēla bērni atmetuši tavu derību, tavus altārus iesagrauši un tavus pravieši nogalinājuši ar zobenu. Un es vienīgais esmu atlicies, un viņi tīko pēc manas dzīves, lai to man atņemt. Un tas kungs viņam atsacīja, atgriezis pa savu ceļu, tuknesī uz Damasku. Un svaidi Hazael par ķēniņu, par Arāmu, bet Nimša dēlu Jehu svaidi par ķēniņu, par Izraēlu, bet Safat dēlu Elīsu no Abel Mehols iesīt par pravietu savā vietā. Redzi, tā klusā balss bija, bet Elijam bija attiecības. Redzi, Elija nevarēja apmainīt tā vētra. Elija nevarēja apmainīt tā zemestrīce, tā uguns, jo viņš pazina svēto garu. Halleluja! Bet vai tu pazīsti? Vai tu pazīsti to maigo balsi, svēto garu? Un redzi, mēs nepazīstam. Un tās visas vētras, uguns un zemestrīces apmāna mūs. Un tā ir problēma ar Dāvida brāl māsu, ka mēs nepazīstam viņu. Mums nav attiecība ar viņu. Mēs nepazīstam Dievu vārdu. Mēs nelasām viņu, nestudējam, nepārdomājam ar svēto garu, nepārdomājam svētīgas, kas te rakstīts, nesaprot, dārgais, svētīgas ir tas Dieva vārds. Iepazīsti viņu un tu sapratīsi Dieva vārdu. Jo viņš tas, ka tu vārdu sarakstīs. Halleluja! Un tās vētras, zemestrīces un tās uguns mums apmāna. Jo mēs nezinām to kluso balsi, un mēs domājam, ka tas viss, tas pārvis, kas mums liekas, ka tas ir Dievs. Bet redz, Elijam bija personīgas attiecības. Viņi nevar apmānīt tas. Un ienaidnieks izmanto to. Vēlas to izmantot un apmānīt, tev ļoti vienkārši. Tas, ka tev nav personīga attiecība ar svēto garu. Zini, kādu laiku apkaļ, es te draudzē, Smita Vilsford draudzē sēju.
Viņam mazmeita vārdu. Jau 3 gadus kaut kur viņā jau. 3 gadi, jā. Kad es pirmoreiz atnācu, 3 gadu atpakaļ, tas bija vasarā. Man liekas, tas bija 25, ja pareizi atceros, 25. datums, 25. jūnijas. Un 3 gadu atpakaļ. Un es biju tur. Es lūdzu Dievu, mēlēs lūdzu, un pēkšņi dzirdu balsi. Pašu maigāko, pašu klusāko balsi. Bet tā balsi bija tik skaista, tā bija pati mīlestība. Tā bija kaut kas vārdus neizsakams. Un es viņu dzirdu, lūdzu, un man asaras sāk nākt. Es sāku raudāt, es nevaru apstāties. Jā, vienkārši, kad tu dzirdi svētāk ar balsi, tajā balsi, tā nevar apstāties raudāt. Tā vienkārši raudāt, asaras birst. Un viņš saka, Māri, es esmu šeit. Un es redzu to, un Dievs man rāda, ka zem bija neiztaisīta, un tumsa bija. Un Dieva gars kā gaisa par ūdīm lidinājās. Viņš saka, Māri, esmu šeit. Un es raudu, nevaru apstāties. Un tad un es dzirdu tālu, viņš saka, Māri, esmu šeit. Un es vienkārši nevaru apstāties. Tā bija pati mīlestība, es biju tā kā ietīts mīlestībā. Tā mīlestība bija gan manī, gan ārpus manī. Visu vienkārši bija mīlestība. Tā, ka tu neredzēji ne beigas vispār, ne mīlestība, ne sākuma, ne beigas. Es esmu šeit. Un es redzu to vietu, to laiku, kad Jēzus gāja, ka Jēzus nes krustu. Viņš saka, Māri, esmu šeit. Un asaras birst, tā maigā, klusā balsi. Un tad es redzu to laiku. Viņš saka, Māri, esmu šeit. Es redzu to laiku, kad Smits Vigelsons brālis bija tā draudze. Tad viņš vecajos uzlāpot vecajās klētās, sievietes staigā stāv. Tur cilvēki iekšā slēdz uz Dievu. Viņš saka, un tā balss saka, Māri, esmu šeit. Un es raudu, nevaru apstāties, un es dzirdu, un viņš saka, Māri, esmu šeit. Apsties apkārt. Un es skatos, pasties visu brāļus, māsas. Tur tā balss saka, es gribu ikvienu dziedināt, atbrīvot, piepildīt. Palīdzēt, esmu šeit, tagad. Redz, tā klusā balss, ko es dzirdēju, tā bija pati mīlestība. Tā ir svētais gars. Viņa kļuva par pašu skaļāko. Vienkārši viss pārējās balss es vairs nedzirdēju. Un to tev vajag dzirdēt. To, ko tu visbiežāk dzirdi, savu dvēseliskās iegribas un emocijas. Un saka, man Dievs lika nopirkt tādu mašīnu, tādu māju, to un to, bet tu dzirdi tikai, ko Dievs tev lika nopirkt, ko Dievs tev lika iegādāties. Bet to, ko Dievs tev lika darīt, tu nedzirdi. Tā nevar būt. Tā vispār māsa. Ja tu dzirdēsi Dievu balsi, to balsi, ko es dzirdēju, tu gribēsi paklausīt. Ja tu mīli Jēzu, tu gribēsi paklausīt viņam. Viņš saka, ko es man sauc kungs, vai nedara, ko es mums saku. Es saku, es mīlu, tur ir mans pavēls. Mēs mīlam, mēs viņu saucam par kungs, bet nedarām ko. Mēs sakam kungs, Jēzu. Paldies, jā, es priecīgs. Jā, Dievs mums dod finansiāli, bet finansiāli lieta mums vispār nav tas fokus finansiāli vispār. Tas nav jābūt ar fokusu. Nevienai draudzē nav jābūt fokus mums finansiāli. Dievs zinās un Dievs dos. Jēzus nekad nebija fokus un finansiāli. Un Jēzus finansiāli nodrošinājums nevienmēr bija izpaudās tikai finansiāli naudā. Un tieši tāpat Dievs tevi tieši darīja. Jēzus pabaro 5000 vīru tikai neskaidrs sievietes un bērnus. Un ja Izraels tauta ģimenes bija lielas, tad tur arī jāskaitam, es domāju, vidēji mums 10 bērni jāskaita. Tad tur iespējams, ka tur varētu būt, vai pat vairāk. Tur varētu būt pat sākot no 50 līdz 100 tūkstoši cilvēku. Un Jēzus ar 2 zivīm un 5 maizēm pabaro visus pārdabiski. Jo Jēzus nes Dievu valstību. Viņš neteica, ejiet pildiet makus, naudas kontus, dzīvojiet bagātībā, novēršat naudu. Nekas jau nav slikts. Ja tev tās lietas, Jēzus saka, es nevaru kaut ko 2 kungiem, vai vienu es piesūri ienīdīsi, vai vienu es piesūri atmetīsi. Jēzus saka, es nevaru kaut ko Dievam manteni. Bet farizēji viņi izsmēja, jo tie bija mankārīgi. Bet farizēji bija mankārīgi. Jēzus saka, mēs nevaram kalpot 2 kungiem. O, es to nekalpoju nav manteni. Tikai tu visu laiku domā, kā nopelnīt naudu, kā strādāt, un tu aizmirsti par to, ko Dievs liek tev darīt. Dievs saviem bērniem maizi dod miegā. Psalmās rakstīts.
Tas bija, man liekas, 107, 108, neatceros precīzi, kurš salms. Miegā dod. Miegā dod mājas saviem bērniem. Raksts metīs uz uzdevums, viņš gādā par jums, viņš jau gādā par tevi. Jēzus vai mūsu domas vēs uz augšu. Jēzus tiesības pēc debesu valstības un pārēšāk tiks piemests. Nevis pēc bankārības, pēc naudas, pēc finansiālā. Un Jēzus pamaro to visu stūli. Pārdibiskā veidā. Un tāpēc ar Dievam tagad tas nav viss atkarīgs no naudas. Un nevajag teikt, mēs zinām tādu laikmetā, ka viss no naudas. Arī tādā laikmetā bija nauda. Un bija mankārība. Dievs var izdarīt pārdabas, viņa nevajag, lai tev būtu nauda. Tev var nebūt nauda vispār, un to nopirkt zemes, kā vēl priekš draudzes, tas ir vajadzīgs, ja tā ir Dieva griba. Bet nav tā, ka mēs visu, ko lūksim, mēs dabūsim. Ir rakstīts visu, ko lūksim, tas ir dabūsim, tas notiks. Jā, visu, ko mēs lūksim, pēc Dieva gribas. Tas, kas ir Jēzus lieta. Jēzus saka, Jēzus paliek jūs, mani vārdi paliek jūs, es lūku gribu. Tad, kad Jēzus paliek mūsu, un viņa vārdi paliek iekšā mūsos. Bet tad, kad viņš nav tevi iekšā, nepaliek, un viņa vārdi nav tevi, un tu lūdz, tas vairs nav Jēzus lieta. Tā vairs nav pat Dieva gribas lieta. Dievs tev var iet tikai tas, kas ir Jēzus lietas. Un Dievs ir labāk, kas tev vajadzīgs, kas tev nav vajadzīgs, un kas man ir vajadzīgs. Tu savam bērnam nedos 10 000 tagad eiro, ja viņam ir tikai 10 gadi. Viņš nav gatavs tam vispār. Viņš nespēs to aptvert, kas tas ir. Un nespēs, ko darīt ar to. Tu nedos viņu. Dievs zina, mēs esam viņa bērni. Un tu nedos savam bērnam, ja tu zinās, ka tas viņu var no viņu post un pāri izdarīt. Tu nekad nedos to. Un Dievs mums nedos citas lietas, daudzas lietas. Viņš zina, kas mums nodīt postu. Viņš zina, kas to, bet Dievs ir apsolījis un teicis, ka viņš savu maizi dos savam bērnam miegā, un kad viņš nodošanās to katru tavu vajadzību, to godīgi vajag Kristu Jēzu, Dievs nos katru tavu vajadzību un pārpa to piedzi viņš no labiem darbiem. Tu rakstīs, ka nos to katru vajadzību un pārpa to piedzi viņš no labiem darbiem, ka visam viņš nodos, kad nav vajadzīgs. Tu nav rakstīs, ka tev būs miljonos pievās konts, kad uz kreizē braukās ar Ferrari, demonstrēs tur savus tur mega draudzes, ar zeltu notīts visu un tā tālāk. Dieva valstīm nav draudzes ēkās. Atmoda, atmoda ir tevi iekšā, atmoda ir manī. Es esmu atmoda, tu esi atmoda. Ne jau draudze. Mēs esam tādi pieruši tā, ka mēs atnākam, mēs esam Dieva valstīm, notiek tikai viss draudze, kad tiek taisnīgs liels krustsaits, liels sanāks, milzīgi tūkstoši dziedināšana. Tas ir, ka Dievs tikai dziedina lielajos pasākumos, milzīgos, bet, kad mazie pasākumi Dievs nedziedina. Tas nav, ko Jēzus rāda. Jēzus arī pabarot tūkstoši cilvēku un dziedāt tūkstoši cilvēku. Jēzus atnāk pēc viena cilvēka pakaļ, kā viņš atnāk pēc sievietes, kas pjakas, viņš atnāk pēc viņas pakaļ, tieši pēc viņas. Jo viņi bija nomaldījušies un nevar atrast savu ceļu vairāk. Pati viņi nevar vairs atrast nekādīgi. Tāpēc Jēzus atnāca pēc viņas pakaļ, pēc savas pazudušās savas. Pēc viena cilvēka atnāca. Mēs esam pieruši to, ka tādu ceļu mums atmoda notiek tikai mega draudz un tikai lielajos pasākumos. Nē! Atmodē, es esmu atmoda. Tu esi atmoda. Jo svētīgi tevi mani iekšā. Teiks, brāl, mās. Mēs esam pieruši tā, ka lielie pasākumi, tad tu būs dziedināšana, lielie vīri, kā mēs varam. Nav lielo vīri, tu esi tas lielais vīrs, es tas lielais vīrs, tu esi tā lielā māsa. Agrāk tādi bija, kad viņiem bija īpaši izredzēti, kur Dieva gars nāca, bet ka Jēzus samaksā, Jēzus, kas lūkš, tēvs uz citais, kas mums mūžīgi pateiks, ko pasnāc, un nepasapījus, un pats un redz, kas pastāv pie jums un mājus. Bet tā ir svētīgi, kur tēvs uz manā vārds vispār tādās, visu, ko jums sacīs. Svētīgi, kas ir jau šeit, ka Jēzus samaksā savu cenu, svētīgi, kas atnāca šeit un paliek mūžīgi ar tevi un mani. Mēs esam tie lielie vīri, izredzētie. Un atmodē tevi, ko tu dari, lai viņi plūst savu tevi. Ko es daru, ko mēs daram? Ir jautājums. Vai mēs ko daram? Vai mēs daram kaut ko, lai viņi plūst ar mani un tevi? Vai mēs dzīvojam savam vajadzībām? Pērkam savas lietas, mašīnas dara labas, nopērkam mājas, mums laba dzīve, tur, es nezinu, mums burbuļu vannas mājas, visāds dārgas drēbes, un ko tik nenopirkt. Ceļojumos brauk, un sakam, Dievs man lika braukt ceļojumā. 100 ceļojumu, pa 20 ceļojumu gadā braucam vairāk. Es nesaku, ka kaut kas slikts braukt ceļojumā.
Dievs tev lika braukt ceļojumā, visu laiku Dievs tev braukt ceļojumā, un Dievs tikai runā ceļojumā ar tevi. Tāds sevi, ka cits man cilvēks cits saka, ka Dievs tikai runā, ka viņš aizbraukt ceļojumā ar tādu sevi. Svētīgs tavs labākais draugs, un viņš tikai runā ar tevi, ka tu esi ceļojumā. Viņš ar tevi visu laiku 4-7 mūžīgi kopā, un tur rakstīts, un pēkšņi viņš vairs ar tevi nav kaut kad kopā, un kad aizbraukt ceļojumā, viņš attāpīties. Tā kā uz ceļojumā, tad viņš pie tevis nāks parnāks ar tevi. Tas neiet kopā, un dārgi mīļas brāl māsa. Svētīgs nerunā tev ceļojumā, tas svētīgs tev runā visur. Dievs sacīja Jozuvā, vai es nebūs savs Dievs ar visu ar tevi, kuriem tu iesi, kur tu spēr savu soli un iesi, tur ir Dievs ar tevi. Un svētīgs ar tevi visur, runā tevi visur. Un viņš ir svētīgs ir tā atmoda. Un ja tu pazīsti viņu, ļaus viņu darbus, tad tas uguns plūdīs ar tevi, Jēzus, man es vārds skaidrs, tas brīnums, zīmes un dziedas, tu nesi Dievu valstī, bet tas, ka mūsu fokus ir nofokusēts uz tām lietām, pasaules lietām. Un lai kā mēs sakam, man jau nav fokus, tikai tu domā, kā palikt naudu visu laiku. Un kā nopirkt jaunu lietu atkal. Un atkal man pateikt, ka Dievs man lika, un tad arī lietas, bieži mēs pat liecinam, sakam, man Dievs lika nopirkt. Nekas savs liks nav, ka es slavēju Dievu vārdu, kādā veidā, kā Pāvils saka, kā Dievu vārdu tikpat ar izlikšanos un neizlikšanos, ar patīs vai nepatīs, es priecāšos. Bet vai Dievs tiešām tev likt to nopirkt jautājumu, vai tu apsīt Dievu, vai tu par apsīt aprunāji svēto, pajautāji, vai tas vispār tev vajadzīgs, vai tu apsprietos, vai tu vienkārši savā galvā ieņem un pateici, un tad, jā, tas nepriekš Dievs valsts nešanas labā, es to izmantošu drīz, tu tikai kā aizsegu lietoju, lai nopirkt to lietu, kas tev gribas un ko tev iegribās. Jēzus mazliet nes Dievu valstī. Atmoda nav mega draudzēs. Atmoda ir visur, kur tu ej. Kur tu spēr savu soli, kur tu atrodies, tur ir atmoda. Un viņi nekur nav palikusi, tad dienā, ka viņi nonāca pār 120 cilvēkiem. Un nebis nāk stiprs vējš. Un balss, kas stipri rūkoņi, kas stiprs vējš no debesīm nāca. Un pie visu nāmu nosēdz kaut uguns mēles, uz ikvienu, pa vienai mēlē, uz katru. Un viņš tik bija svēto garu. Atmoda sāks no asaršāt dienas, un nekad nav nekur aizgājusi. Viņi ir šeit. Šeit, bet kur tavs fokus ir uz ko? Lai tu saproti, ka tu esi debesu valsts pilsonis, ka tu dzīvo debesu valsts pozīcijas, ka tu valdi debesu pozīcijas, ka tev visi resursi, ko Jēzus tevis ar savam dārgam asinīm samaksājis, ka viņš tev pārts savā valstībā, ka tu esi pārša redzības sistēma, ka tu valdi apstākļiem par šo sistēmu, ka tu nes Dievu valstību šeit, ka tu esi viņu vēstnes šeit, svētīgi ar spēku tu nes, un demonstrē kā Jēzus debesu ar Dievu valstību svētīgi ar spēkā. Vai tu saproti? Un dziedāšana nenotiek tikai mega draudzes, dziedāšana notiek visur. Visur notiek. Jebkurā vietā tur būtu ar satikt vienu cilvēku notiek brīnums un dziedāšanas zīmes. Nekur nav teiks jānotiek mega draudzes, bet tas viss ir pārgājis uz tādu kā uz milzīgu draugu apjomu un uz naudām, visu finanses, naudas, ka mēs aizmēsim pašu galvenāku. Ka Jēzus nevienu lūkšanu nav Jēzum par finansiālo lietu. Nevienu lūkšanu neatrīs Bībelē, atver jauno derību, lasa viņu no paša beigas, izlas līdz beigas, no paša sāma pašam beigas, un lasa un vēlreiz. Un neatrīs, ka apostols Pāvils lūdz finansiālās lietas. Pēters, Jēkabs, Jānis, neviens apostols nelūdz tās lietas. Abrahams nelūdz to, Jēkabs to nelūdz. Mūzes nelūdz tās lietas nekādas. Salamans tā nelūdz, Dievs viņam ieredz, viņš ir pārsvarīgi gudrību. Lūdz no Dieva gudrību. Kā nes Dieva valstību šeit. Un kā dzirdēt viņu. Kā iepazīt svēto garu, savu labāko draugu, palīgi aizstāv skolas sāku vairāk, mierā, kas ar tevi 24/7, neatkarīgi kā tu jūties. Un sāc pārdomāt. Tiešām, vai Dievs tev ir teicis tās lietas? Vai tas ir Dievs, kas tev runājis? Vai tu pazīsti Dievu balsi vispār? Nevajag domāt savā galvā, ka tu nedaudz lasīsi Bībeli un nedaudz lūdzies, un tu ejams reizi nedēļas draudz, ka tu pazīsti Dievu. Tā nav Diepazīšana. Laiks, katru pēc kā jūs teici, katru vispār pēc svētības parunājas vienkārši parunājas kā personu, kā savu draugu labāku. Un tev labākie, mums labākie draugi daudziem. Varbūt kādam ir, varbūt kādam nav īsti. Nu kāds tomēr ir, kā ģimenes locekļi varbūt tūsi. Tu ar viņu runā fiziski. Tu zvani viņam, runā, sarunājies. Bet kad tu ar svētku esi parunājies? Kurš tev 24/7 tev nekad neatstāj? Tu ej gulēt, tu celies, viņš ar tevi.
Tu brauc uz darbu, viņš ar tevi. Tu mazgā trauks ar tevi, tu esi dušā, viņš ar tevi. Tu esi sports zāle, viņš ar tevi. Tu esi vēl dārzā, ravēt, nezālā, viņš ar tevi. Vienalga, kur tu brauc ceļā, viņš ar tevi. Kā tu ar viņu esi parunājis? Kā tu ar viņu esi aprunājies? Ar Jēzu? Personīgi viņu iepazīst. Nevis kā tikai kā glābē. Es jau teicu, ka glābšana, tā ir viena, tā ir pavisam cita lieta. Glābšana, tā ir viena lieta, bet iepazīst, tā ir otra lieta. Kā es teicu, dzīvot garā un staigāt nav viens tas pats. Tāpēc mēs daudz dzīvojam tikai garā. Bet nestaigājam. Mēs nestaigam Jēzu, Kristu. Mēs gribam iet ar viņu, blakus viņam, un tā, ka vajag kaut ko šādu viņu pasaukt, un kad nevajag no viņa aiziet, atkal atnākt. Bet tā, ka tu esi Kristu Jēzu, kad tu staigā garā, tu esi 24/7, nekad neaiziet no viņa. Un viņš ir tavs dzīves kungs pār visu tavu dzīvi. Svētais nav kaut kāds, svētais ir persona. Tāpēc, kā Dievs tēvs ir persona, un Dievs dēls persona. Ar svētku ir jāvada attiecības. Ja tu nevari attiecības ar svētku, tad tu nevari dzirdēt Dievu balsu un pazīt viņu. Tāpēc, ka svētais gars ir pats Dievs. Un rakstīts, kad rakstīts, un aizstāv svētais, ko tēvs uz manā vārdā, es jums visu mācīju, atgādinās visu, ko esmu sacījis. Viņš atgādinās visu par Jēzu, stāstīs par Jēzu. Bet, lai viņš to varētu darīt, tev ir jāvada viņa attiecības. Viņš to nevar darīt bez attiecībām. Redzi, visu, ko varētu veidā dzirdējuši Dievu vienmēr. Jāzbam, Dievs runāt savu sapņiem. Bet arī sapņi, tev ir jāzdarīt, brāl māsa, vai tie no Dieva. Ne visi sapņi vienmēr no Dieva nāk. Tev ir jāmāk saprast un atšķirt tas. Bet, lai to varētu atšķirt, tev jāpazīst svētais gars, kas var tev visu palīdzēt tam visam. To saprast un atšķirt. Un Dieva vārdu atklāt. Palikt atzīmēt to Dievu, lai tas Dievs palikt dzīves tev. Tev ir jāiepazīst viņš. Jāsaprot to, ka nav viss, ko tu redzi, kā tu domā, kā tev liekas, ka tas viss būtu no Dieva uzreiz. Tāpēc, kā mēs lasījām par Eliku. Mēs lasījām, ko tur bija. Tur bija vētra. Zemestrīce, uguns. 3 lietas varenas, milzīgas, pārmiskas. Mēs jau daudz reiz padomātu, visdrīzāk, ka tas bija Dievs, jo tur jau nāks pirmajā jau vētrā. Bet Elija zināja, jo viņš pazina personīgi. Bet vai tu pazīsti? Vai tev ir tās attiecības ar viņu? Vai tu tikai saki? Es jau tā nevienu netiesāju. Es neesmu tikai tiesnesis. Dievs jau ir mūsu tiesnesis. Dievs jau zina, vai es pazīstu, vai man ir attiecības ar Dievu, vai man nav personīgi. Es varu apmānīt tevi, tu vari mani apmānīt, bet es Dievu nevaru apmānīt. Tu vari sevi ieskierot, sevi miesēs vai dvēselē. Jā, man ir. Es pazīstu, Dievs dzirdu. Un domāju, ka Dievs runā un būtu pārliecināts un redzēt sapņus un vēl visu ko. Un beigās tas viss nemaz nav no Dieva. Tu nekad neesi iepazīstis viņu. Tu tikai domā to. Kā es teicu, ja viss tik labi dzirdētu Dievu, un tas tieši tā frekvence būtu tā noskaņot, ka viss tā kā saka, ka finansiāli visu laik dzird par mašinām, par mājām, par naudas, par biznesiem, par visu dzird Dievu, kā Dievs laik darīt. Bet, kad Dievs laik darīt vienkārši lietu, aiziet, uzlikt rokas uz cilvēku, pateikt, ka viņš ir vesels uz ielas, tad tu nedzirdi kaut kā vairāk. Ja viss tiešām tā dzirdētu to visu, viņi arī dzirdētu to, ko Dievs saka tādā situācijā, kurā. Ja tu dzirdies Dievu finansiāli, tu dzirdēsi Dievu arī, kad Dievs liks uzlikt rokā aiz kādam. Tāpēc, ka viss atslēgas noslēpums sveidam ir, ja tu būsi padavīgs un paklausīgs, un tiecies tikai pret Dievu valsts pārliecības, piemērs tās pēc Dievu valstības. Un Jēzus mums līdz ir pastāvēt Dievu valstību un nes Dievu svētākas spēkā. Un nekur nav teikts, piebāst, mūsu toms, nauda pilns. Es nesaku, kad ir teiks, ka mums jādzīvo nabadzībā pilnīgākā, ka mēs nevar savāt ne gals, neko. Tas arī nav jābūt. Ir teikt, ka Dievs nodrošina katru uz vajadzēm pār to,
tieši iztikšana. Tā tev visam būs. Tu, ka tev es nes Dievu valsti, Dievs tev iedos. Kādā veidā viņš tev iedos? Es nezinu, ka tev nauda būs kontā. Tev varbūt kāds naudu ieskatīs kontā. Tev varbūt naudu kāds atvedīs un iedos. Dievs to pārdabiski izdarīs. Bet viņš tev iedos, kam tev vajadzēs. Visam, kam Dievs zinās un kam zinās tēvs, kas tev ir vajadzīgs, viņš tev dos tāpat, ka saviem bērniem, saviem meitai vai dēlam, nedod visu pēc kārtas. Tu dos tas, ko tev liksies, kas ir pareizi un kas ir vajadzīgs. Un kas ir vajadzīgs attiecīgā situācijā. Tieši tāpat būs tēvs. Viņš iedos tev visas lietas, kas ir vajadzīgs. Bet tam fokusam, jūs domas vēs uz augšu, ne uz zemes lietām. Vokurieši sakām zvēs un domas. Uz augšu. Un nav teikt, vēs ir uz biznesu, uz finanses kā pelnīt. Un tad uz Dievu valsti. Nē, otrādi. Mums domas tikai vērs uz turieni teicis. Tiesies tikai pēc Dieva valsts. Vispār netiks pieņems tikai pēc Dieva valsts. Ne pēc pārējām lietām. Jo jūs tēvs jau zina, kā jums vajag, jums viņu lūdzāt. To visu meklē pasaules valsts, pasaules lietas, pasaules sistēma, to visu meklē, kā finansiāli būt nauda. Un diemžēl nauda ir apmaiņas daudz draudz un brāļus un māsas, un diemžēl mantiskās lietas, un diemžēl daudz nezināšanas dēļ. Daudz brāļu māsas ir apmaiņa. Viņi vienkārši dzīvo savu dzīvi, tādu vienmurīgu dzīvi. Viņi nenes Dievu valsti. Kaut arī viss tas potenciāls ir iekšā tevi, brāļu māsas, nes Dievu valsts spēkā. Spēks ir tevi iekšā uguns, kas dara kārtāk pasauli tevi iekšā. Nekur nav aizgājis, nepārtraukt ar tevi. Tikai tu viņu nepazīsti. Tā ir tā problēma, ka tu nepazīsti to, kas ir atmodā, kas ir tevi. Tu nedzirdi viņu, tu dzirdi savas emocijas un savu dvēseli, ko viņi grib, savas kārības miesiskās. Un tu saki, tas Dievs man liek dēļ, un tā ir Dieva griba. Tu padari savu gribu par Dieva gribu, bet mums jābūt otrā Dieva gribai, jābūt par tavu gribu. Nonāc, aiziet tādā situācijā, ies savu kambarī, kur vairs tavu griba nav vispār. Un tad tu sapratīsi Dieva gribu, kas ir perfekti, tīkama un laba. Tā tu sapratīsi Dieva gribu. Kad nonāc tādā situācijā, tu aizies tādā kambarī, aiztaisīs durvis, un tur nebūs tava griba. Kad Dievs varēs darīt savu gribu caur tevi. Un kad tev lūgs pēc Dieva gribas lietas, kas ir Dieva, kas ir Jēzus, tu dabūsi. To tu dabūsi. Viss, kas ir laba lieta, kas nedara tev postu, dabūsi. Tev dota vāra un spēks, vai es vēl nesēju slimībā. Jēzus Dievs to vāru, spēku. Jēzus mācos tāds, kam vara un autoritāte. Reiz, kur viņš teica, viņa vārdi bija varani. Viņa vārdi mainīja dzīves. Viņa vārdi tieks mēģināja viņu kārdināt, aiztaisīja mutes cietiem visam momentā. Neviens nespēja viņu gudrību neko atdot pretī. O tādā gudrībā svētā, tā ir svētā gar gudrība. Tāpēc, ka Jēzus pazina svēto, labāk nekā jebkurš no mums ir, kad pazīst viņu. Viņi bija kā viens vesels. Tēvs, dēls un svētais gars. Viņš pazina. Viņš ir Dievs to spēku un varu pār visām slimībām. Un mums nav jāuz par slimību, ja es nekur neuzman nevienu slimību. Viņš pavēl slimībai. Viņš saka, Lācari, nāc ārā. Tā nav lūkšana. Tā ir pavēle ar autoritāti un varu, ko viņš devis. Viņš bija mēģinājumi. Jā, ir mēģinājums, tā lieta, kur mēģinājums, jūs saka, ceļas augšā. Tā nav lūkšana. Tā ir pavēle. Es to saku, ceļas augšā. Ļaunu garu saka, izej ārā no viņas. Izej ārā no tā. Viss tā nav lūkšanas. Tās nav lūkšanas. Tās ir pavēles formā, kas ir dota varu un autoritāti. Jā, ka tu esi debesu pilsonis, ka Jēzus tev pārst, ka tu esi Kristu Jēzu, un tas darbojas. Tāpēc, ka tad ļaunais gars nebaies no tevis, no manis, bet no Jēzus, ka viņš redz Jēzu tevi. Svētā gar spēku, baidās viss tums. Bēgi no bēgi. Paniskās bailes no svētā gara. Pavēltāji. Par slimiem Jēzus tā nelūdz. Ka Pēters iet man, kurš slim, viņš vienīgi satrēs roku drudz, tu pat atstājis viņu, tu pats esi augšu kalpu. Viņš nelūdz nevienā vietā apsun. Arī nelūdz ne pa vienu slimību, ne Pāvils, ne Pēters, ne Jānis. Viņi pavēlēja slimībā. Jēzus nekur nesaka mums, viņš saka, mums dod varu un spēku, pēc viņu gan stāja slimībā. Ej pas nevien dziedas slimību, viņš saka, mums dod varu un spēku, pēc viņu gan stāja slimībā.
ka viņš dod mums varu un spēku. Viņš nesaka, ejiet lūdziet par slimībām, un tad viņi tiks dziedāt. Nevis, ka viņš mums dod, ejiet, uzliekiet rokas, pasludiniet, pasakiet. Un iziet ļauns gars pavēlēt vienkārši Jēzus Kristus vārdā ārā. Viss. Es to saku ārā iziet tagad. Viss, to, kas jāapsaka. To jāsaka 10 000 vārdi. Mēs lūdzam pusdienu, nekas nenotiek. Mēs nesaprotam, kur ir lūkšana, kur attīstās ar tēvu, un kur ir pavēles forma, kas dota, ko Jēzus tev sagādājis. Esmu dārgam astam, viņš tev devis visu resursim pieeja, kas debes valstī. Viņš tev devis varu un spēku, jo viņš to izdarīs. Viņš atņems visu varu un spēku. Apriņš tu spēc atkal nogams, uzsvinēs pār viņām. Pavisam vēl darbi, viņš uzsvinēja uz mūžiem laikiem. Viņš ir devis tev visu to varu un autoritāti. Sāc saprast, ka tu esi. Viņš aizjaujas dievbijības stāsts, kas tik panos ēdienas dārzā. Tu esi tas ķēniņiem. Tu valdi no augšas uz leju, tev dota varu spēku. Svētais, tas spēks ir tevi iekšā. Tas pats spēks, kas Jēzus man no mirušajiem iekšā tevi, tad Jēzus ar tevi darbojas. Ne jau tas Jēzus bez manis niekas, bet darīt. Mēs neko nevaram bez Jēzus, bez svētā gara. Ne jau tu vari piecelt miru un augt, ne es varu dziedāt kā, bet Jēzus ar tevi. Bet ja tu saproti, ka tu esi debesos pilsonis, un ka tev tas ir dots darīt, jo to viņš līdz darīt, un tad viņš nozīmē vēl 70 citus, un visu pa 2, un viņi dara to pašu. Viņš dod viņiem. Viņš neteica, jūs iesiet lūksiet, un tā varbūt notiks. Gavēsiet, nekur nav jāgavē ne pa ļauniem, gan ne pa slimībām. Vēlams jūs ir apmānījis, tas ir vēlami meli. Ja tu gavē par slimībām lūdz, tas nav rakstīts Bībelē, tas rakstīts, ka tu pavēlēsi. Viņš to tevis ir varu un spēku. Viņš to varu un spēku. Pēc viņam vēl sāk slimību. Ej pa slimību, dziedāt slimību. Viņš saka, ejiet, dziedāt slimos. Spīdlējus, un mīnu izdarīt kādu mērķu dod. Viņš nesakām sev lūdzam. Un nav savu rokas, un tiek uzvērst to roku, tikai pietiek uzlikt viss. Viņš to pārēs to darīt. Viņš to darīs. Caur tevi. Viņš liks savu roku, tu uzliks fizisku roku, un īstenībā viņš uzliks savu roku. Jēzus, kungs, Jēzus uzliks. Viņš tev to devis darīt. Tev tas ir dos man vērts viens brāl māsta. Jā, bieži vien ir tā raksturs, ko cilvēki jauc. Par to es vēlreiz, ja viņi iepriekšā man reizēm runājam. Kur atnāk bērnu tēvs, un viņš bija gājis pirms tam pie viņa mācekļiem, viņi nespēja izzīt tur jaunu garu. Un tad žanē pie Jēzus iesaka, tu sasodītā, tu neticīgā samaitā cilts, cik ilgs pie jums būs, cik jūs panesīšu. Kad bērnu tēvs atrod tēvu, to bērnu, tad dēls sāk ļaus gar kratīt, un Jēzus vai cik ilgi tēvam ir. Un bērnu tēvs saka, no bērnības, it kā tas gars viņu met rugunī, nogalināt, ūdeni nogalināt, bet tikai grūtīm atstāja. Bet Jēzus, tad viņš saka, Jēzus, tu ko spēj, palīdz mums. Jēzus, tu vajadz man, ko es spēju, kaut jau ticēt, kas tic, tas viss spēj. Un tad bērnu tēvs saka, es ticu, palīdz man neticību. Jēzus atdod jaunu garu izanāru. Viņš vienkārši atdod izanāru. Viņš nelūdz, nekavē. Bet tad mācīja vienā klāt savu atsevišķi un saka, ka mēs nesaņemam izdarīt. Jēzus saka, jūs mācības dēļ, nepateicis, viņš saka, viņš tic, kā sindra, sacīm, viņš kalnam pārcēl no šeit, turien viņš pārcelsies. Redz, ko Jēzus saka? Ka mācības dēļ ticība nav. Un tad tālāk Jēzus saka, šis sūks nezinu, kā lūkšana tev viņš palīdz. Ko Jēzus saka, lūkšana gavēšana palīdz? Jēzus nelūdz par ļaunu garu izdzīšanu. Nevienā vietā, neviens apostols, ne Pāvils, ne Pēters, ne apostols Pāvils, ne Pēters, ne Jānis, ne Jēkabs. Neviens nelūdz par ļaunu garu izdzīšanu. Ne par vienu slimu viņi nelūdz. Un negavēja. Negavēja un nelūdz. Jēzus saka, kāpēc šis sūks nezinu, kā lūkšana tev viņš palīdz? Viņš saka, tā jau savi mācekļi, jums nav lūkšana dzīves. Tāpēc, ka jums nav attiecības ar tēvu, jo lūkšana tā ir saruna ar tēvu, Jēzus, viss nāks garumā palīdz tēvu attiecībās. Sarunāties ar tēvu, svēto garu, runāties, sēdēt, pārdot kopā, aprunāt lietas, izrunāt, uzdot jautājumus viens otram. Viņš saka, jums nav lūkšana dzīves, nav attiecības ar tēvu. Nevis par lūkšanu, par tunšanu un par gāvēšanu, kāpēc viņš saka. Viņš saka, tāpēc, ka jūs sirds ir piesārņot pilna ar visu nevajadz no šīs pasaules. Tāpēc, ka tu gāvē, tu atveries daudzām lietām. Viņš saka, Jēzus, ka mums vajag būt tādā stāvoklī ar tīru sirdi, kā gavētājiem tīru sirdi, ka tādā stāvoklī mums visu laiku jābūt. Ne jau tas, ka jāgāv pa ļaunu garu. Tā nebūtu varu un autoritāte, ko Jēzus būtu devis, tad būtu jāgāv pa ļauniem gariem, lai izdzītu. Tie ir meli, gāvēt mums vajag, bet ne jau lai izdzītu ļaunas garas un slimības dziedināt. Mums Jēzus ir devis varu spēku un autoritāti to darīt, nevis gāvēt. Gāvēt ir kaut kas cits. Tas ir tavs personīgais attiecības, ko tu veido. Vairāk mēģini nostiprināt, iepazīt Dievu, ka Dievs vajag gāvēt.
ticība, tava ticība, pietiek ar tavu ticību. Tev nav jābūt ticībai kādam citam. Jēzus dziedināja gan aklo, gan viss. Viņiem nebija ticības savas. Tā kā Jēzus iet uz Džeriko, un tas aklais navakas viņš ceļa malā, un viņš brauc, kas tur iedzīm, saka, Jēzus nāc iet garām. Viņš saka, brēk, Jēzus dārdās apsvērš par mani. Un tad Jēzus iet priekš, saka, ciet klusu. Un viņš jau skaļāk saka, brēk. Jēzus dārdās apsvērš par mani. Redzi, citreiz mums tie cilvēki, kas ar mums, citreiz tie cilvēki, kas ar mums, saka, ciet klusu. Un tu uzreiz paliec klusu. Bet nepaliec klusu. Brēķi skaļāk pēc Jēzus. Un aklais navaks to darīja. Un tad Jēzus apstājas. Jēzus gaida to otro saucienu. To otro kliecienu, ko viņš gaida no tevis. Un Jēzus ir pasauli tie paši, kas teica, viņš ir klusu. Viņš saka, Jēzus to aicina. Un kad Jēzus aklais navaks pienāk klāt, Jēzus saka, ko tu gribēsi tev darīt? Nevis, ko viņš var izdarīt, nevis, ko es tu varu izdarīt, bet ko Jēzus var izdarīt. Un viņš saka, kungs, es varu redzēt. Mans acis atturās. Un Jēzus to tici, to palīdz, ejam mieru. Viņš būs tu pat redzīgs. Jēzus slāja Dievu. Halleluja! Mēklam bija nabakam bija savu ticību. Nu nebija. Ja viņi būtu bijis savu ticību, kāpēc viņi bija visus tos gadus bija akls? Viņš iespējams piedzima akls. Kāpēc viņš netika dziedināts? Bet tika dziedināts tikai tā, kad Jēzus piegāja klāt. Tāpēc, ka Jēzus ir ticības iestāsts un piepildīt. Un Jēzus viņam iedeva ticību. Un Jēzus viņam arī dziedināja. Un ja tev ir ticība, tev nav vajadzīgs, lai otram būtu ticība. Tu vari dziedāt pat neticīgu cilvēku, kurš vispār nekad nav ticis attīstu. Tāpēc, ka tava ticība, kas dziedina, un Jēzus ticība dziedināja to aklo, jo Jēzus ir viņam ticību, un Jēzus viņu arī dziedināja. Un tā arī būs, ja tev ir ticība, un tev ir attīstība ar svētu ar Jēzu, tad Jēzus dziedinās viņu, un Jēzus arī iedos viņam ticību, ja viņam būs vajadzīga. Tava ticība dziedina. Jēzus, kur daudz cilvēku zina, kur nebija tā paša ļaunu garu, ka viņš iznāca tam bērnu tēvam, mums nebija ticības. Viņš prasa, ja tu ko spēj, tad palīdzi. Viņš mums neticēja. Daudziem nebija ticības, kuras Jēzus dziedināja. Tāpēc Jēzus ir tev devis, ja tava ticība pietiek. Ja tu cilvēks kāds, tu pieeja klāt un par viņu lūdzu, un arī dziedās, nevajag teikt, ka viņam nebija ticības. Tu gāji lūdzu par viņu, tev nebija ticības, tu nesaprati kaut ko. Viņam nebija nav vajadzīga, viņš arī būtu pilnīgi neticīgs. Tava ticība dziedina, tāpēc kā Jēzus ticība dziedināja visus, kas nāca pie viņa, un pie kā viņš gāja klāt. Tieši tāpēc tagad svētais, kas ir tas spēks, kas dziedina, sāc saprast to un sāc darīt un nes Dievu valstību svētkar spēkā, mīļais, dārgais brāl, māsa. Tas ir viss evaņģēļi, ko runā, tas, ko Pāvils runā. Viss apsli, pa ko runā. Dieva valstību nes. Dzēnies pēc Dieva valstības tikai. Un pārējās lietas tev tiks piemestas. Halleluja! Lai tiešām Dievs bārdi jūs svētī visus. Un es lūdzu, lai tiešām mums, kā jau visu acis, kā jau lūdzu, lai katra acis sadarās vaļā. Un lai mēs visi iepazīstam svētvaru ar savu labāko draugu, palīgi, aizstāvs, ko sargu vairāk. Un mēs iepazīstam Jēzu, personīgi iepazīstam. Un sekojam viņa balsi. Un tiešām dzirdam un spējam atšķirt viņa balsi no nepareizajām balsīm. Lai mēs zinām tikai viņa balsi, kas ir pati skaistākā, maigākā, klusākā. Un lai mēs viņu mīlestam un esam Dievs, Dieva valstības, svētīgas spēkā, brīnuma zīme, pareizīmes, svētīgas ar mums, un lai Jēzus vārds skan visu, to, ko Jēzus mums līdz darīja, lai mēs to daram. Lai tiešām mēs to daram. Mīļie, dārgie brāļi, māsas, kopā kā viena Jēzus miesa, es lūdzu, un es sveitu katru brāli, māsu, Jēzus vārdu. Ja kādam vajadzētu dziedāt, tu esi dziedāt šī pašā brīdī. Pieņem savu dziedāšu Jēzus vārdā. Paņem, atbrīvošu Jēzus vārdā. Ļaunais gars izej ārā, tagad es tev pavēlu un saku Jēzus vārdā. Tu esi brīvs no ļaunā gara. Atbrīvs. Kā vajadzīgi atbrīvošu no atkarības kāds. Jēzus vārds tev atkarība ir. Ja tu tagad agrāk dzēri, tad tu esi tagad brīvs no dzēšanas. Ļaunais dzēšanas gars vācis projām, alkohols gars vācis projām, pīpašs gars vācis projām. Tu esi brīvs pilnīgi Jēzus vārdā. Pieņem savu dziedināšanu. Pieņem. Tev vajadzīgi atbild atrisinājums. Jēzus vārdā dabūs atrisinājums. Esi pacietīgs. Atrisinājums tev būs. Jēzus tev iedas. Klaus svēto garu. Mēģini viņu sadzirdēt. Tu kluso balsi. Iepazīst viņu. Un tu saņem savu atrisinājums Jēzus vārdā. Amen. Es visu dārgiem brāļiem māsas svētīt Jēzus vārdā vienmēr. Lai Dievs bagāti jūs svētīgi mums nākamā reize.